Tā, labdien, kolēģiem! Man ir liels prieks visus redzēt šeit, daudz zināmas sejas. Un Dzintra man palūdza mazliet parunāt par šo te sadarbību, ja, par tiem veiksmīgiem piemēriem. Mana prezentācija ir visai īsa, ja, jo man ir... Es sapratu, jā. Mana prezentācija tā, ka viņi domā 10 minūtēm nebūs gara. Bet man vienmēr ir palicis prātā, lūk, šitie te divi vārdi. Konkurenti sadarbojoties. Atzīšos, ka es neesmu viņus izdomājis, ap citu. Es gribēju sameklēt pirmavotu, bet nav tik vienkārši. Es izlasīju neatkarīgā rīta avīzē, kur bija atraferēta viena konference Rīgā, un šo bija teicis somu profesors. Runāja par Somijas augstskolu. Mums visiem jāsaprot, ka mēs visi esam konkurenti, ja? Bet mēs esam tik mazi, ka visiem vajag sadarboties. Un te nav svarīgi, cik ir kopīgais augstskolas skaits Latvijā. Tas ir diskutabls jautājums. Ja? Ja gribam, mēs esam sabāzt visus vienā. Nav problēma, manuprāt. Ja gribam, daram. Būs tikai viens rektors, tur 3 prorektori vai 4, ja? Ja? Visu pārējie mēs tur būsim pa tādām mazām daļiņām, ja? Un sadarbosimies. Ja? Mēs varam būt 15 augstskolas. Ja? Nu, tad būs vairāk rektoru, ja? Mums būs smukākas vizītkartes, ja? Tam līdzīgi, ja? Bet tāpat jāsadarbos. Ja? Un ņemat vērā, to teica somu profesors. Un Somija ir vismaz 2 reizes lielāka. Gan pēc iedzīvotājiem, gan pēc resursiem droši vien, kad 5 reizes lielāka. Ja? Un tam līdzīgi. Ja? Tā kā bez šitā te vienkārši neiztikt. Un bieži vien mūsdienās, ja, ir jāsaprot, ka bez sadarbības nekā. Es vienkārši iedošu mums vienu piemēru. Mēs sākām jaunu maģistra studiju programmu ekonomiskā drošība. Dzintra lasīs lekcijas, vai ne, tur, ja? Pārējie nesošiem laikam neviens nav, ja? Un tur bija viens tāds kurs, vai ne, studiju kurs par datu analīzi un tam līdzīgi, vai ne, ja? Un tā, ka nonāca līdz lekciju lasīšanai, ja? Es pateikšu godīgi, ja? Es 4 mēnešus meklēju, kurš nolasīs. Jo tas sākotnēji tur bija viena tāda sieviete pieteikta, vai ne, ja? Bet, nu, tur kaut kas notika, un viņi saka, es nelasīšu vairāk, ja? 4 mēneši, ja? Latvijas universitāte, Tehniska universitāte, ja? Uz Ventspili es nezvanīju, jo, nu, bišķi pat traku jau, ja? Tas jau pārāk tālu, vai ne, tam līdzīgi, ja? Un jā, protams, beigās es sameklēju, ja? Un tas kurs sāksies tagad piektdien vakarā, ja? Un tam līdzīgi, ja? Bet ir šis te resurss, ja? Tik, cik viņš ir, vai ne, ja? Un līdz ar to te nav svarīgi, cik mēs esam augstskolas, ja? Bet vienalga, ja? Vai, piemēram, kad mēs braucam ar Aivaru Vembri, ja? Uz, kā bija to mūžu tas sauc, tā, tur vai ne, kur mēs tikāmies, vai ne, tad arī, viņš ir matemātiķis, ja? Esmu jurists, ja? Bet mums bija daudz ko parunāt, ja? Lai Dievs dod mums atrast laiku, saliek kopā mūsu smadzenes, ja? Un tur labas publikācijas sanākt. Ja? Ja. Baļļā es vairs neatceros, ja. Es baļļu vairs neatceros, ja. Ja. Es atceros to, ko mēs runājām, teiksim, pa ceļam, vai ne, un tam līdzīgi, vai ne, ja. Līdz ar to, manuprāt, šis ir ļoti smuki, vai ne, ja. Konkurenti sadarboties, ja, un līdz ar to es tur visam vēl, ja. Tāpēc, ka mēs esam pārāk mazi, ja. Pārāk mazi, vai ne, un tam līdzīgi, ja. Nu, tā sadarbības iespējas, ja. Tā bija tas, ko es tikko pieskāros, ja. Starpdisciplinitāte, ja? Daudzās jomās, ja? Kur sajiet kopā bioloģija un jurisprudence. Ja? Es biju šo pavasara Skopjē, kur bija arī viens liels tās pasākums, ja? Un attiecīgi tad sarunāja, ja, par šiem te miedarbībām. Ja? Izrādās, kur tikai tiesībām nav miedarbība. Bioloģija, matemātika, makroekonomika, ja? Un, piemēram, konkurences tiesības, ja? Nav iedomājamas bez jurisprudences un makroekonomikas. Ja? Modernais marketings nav iedomājams bez šobrīd, ja? Bez marketinga cilvēki, ja? Un jurista. Jo tas regulējums ir ļoti skrupulos. Ja? Un es bieži vien, kad es eju pa Rīgu, ja?
kad skatos kādas reklāmas, ja, es saprotu, ka tu cilvēku balansē uz nāžu akmens. Ja, tāpēc, ka, viena lieta ir efektīva reklāma, ja, tā, ka mēs bijām pieraduši visu laiku, vai ne? Un otra lieta ir regulējums, ja. Es tāpēc visiem vienmēr iesaku valdes locekļiem, ja, ka taisiet reklāmas kampaņu, ir jūsu marketinga cilvēks, ja, bet uzreiz paprasiet juristam, ko viņš domā par to visu, vai ne, ja, kā tas būs no juridiskā viedokļa un tam līdzīgi. Tālāk jau no šo te pētniecības ideju pārņemšanu no citām zinātņu nozarēm, ja, patiešām tas tā notiek, ja, jo reizēm palasot kaut ko par ekonomiku, ja, mums rodas jaunas domas, vai ne, ja, un droši vien otrādi, kad palas kaut ko no juristu rakstiem, vai ne, tad ekonomika rodas jaunas domas, vai ne, ja, un lūk šī te idejas pārņemšana viena no otru, vai ne, ļoti nozīmīgi. Cilvēku resursu mobilizācija. Kā es jau minēju, ja, nu pieņemsim, nosaukšu vienu uzvārdu, piemēram, Jeļena Alfejeva. Mēs šo pavasaru izdevām viņai grāmatu jauno, ja, par apdrošināšanu, ja. Bet viņa lasa visiem, man liekas, ja. Kur tikai viņa nelasa apdrošināšanas tiesības? Ja? Viņa lasa turībā, viņa lasa RSU, LU, nu, kur vien var nosaukt, vai ne, ja. Viņa ir visur, ja. Tāpēc, kad atkal, viena lieta, teiksim, tas, ka mums vēl netrūkst it kā apdrošināšanas cilvēki, ja, kā speciālisti, vai ne, bet arī jautājums ir, kurš ir spējīgs nostāties autoris priekšā, vai ne, un šo visu izdarīt, vai ne. Tā kā lūk šī cilvēku resursu mobilizācija, arī piemēram, kas ir bijuši, vai ne, tad, nu, tad mēs esam spiesti sameklēt, ja, savu citām augstskolām, ja, attiecīgos vajadzīgos cilvēkus, vai ne, un tam līdzīgi, ja. Nu, protams, arī šī te augstskolu resursu koplietošana, ja. Tas ļoti svarīgi, ja, kad es pieņems redzu, šai augstskolā ir kaut kāda datubāzes, ja, tad vēl otra augstskola, ja, es zinu, ka tev dzintri patīk, ka pieņemsim arī šis tas, vai ne, kas bija ar silvaini pa labs, vai ne, un tam līdzīgi, ja, tad mēs to visu varam kopīgi. Par to ir samaksāts, ja, teiksim, augstskola samaksā, ja, attiecīgi, jā, es esmu tikai savā augstskolā, ja, tad man ir tās resursi, kas man pieņems tur, vai ne, ja, es paņemu labs, vai ne, un tam līdzīgi, vai ne. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja. Arī tas, kur mēs šobrīd piedalāmies, ja, tad iekšējā drošības akadēmija, tur notiek resursu koplietošana 3 iestādēs, ja? Latvijas universitātē, Rīgas Stadiņu universitātē un Valsts policijas koledžā. Valsts vairāk guldīs, nu, teiksim, dzelžos, ja, visur kur vai, ja? Valsts policijas koledžā, bet tad visi pārējie to varēs koplietot, ja? Un tad pēc šobrīd, vai ne, teiksim, arī mēs tad mēģinām uztaisīt pirmo tādu diskusiju, vai ne, arī par šo te mākslīgu intelektu, ja, cik tālu viņu atļaut lietot, vai ne, un tam līdzīgi, vai ne. Tad arī, nu, lai iekšļietu ministri būtu apmierināti, ja, tad arī mēs taisam kopīgi uzreiz, ja, starp 3, ja. Visi var klausīties, piedalīties, ja, tad nu, cik lielā mērā mēs atļaujam izmantot mākslīgu intelektu dažādos darbos, vai ne, un tam līdzīgi, ja, kas šobrīd ir attiecīgi ļoti nozīmīgi. Tas būtu par šo, nu, un par konkrēto projektu, vai ne, tad šeit sēž Līga Gavena, ja. Tu zini datumu, kad tu jārodas, ja? Ja. Ja. 27. oktobrī, ja, visi tā kā apsolīts, ja, lai būtu projekta ietverts, vai ne, un tam līdzīgi, vai ne, ja. Ņemiet ar vērā, ja, tu arī pateikt savu to nosaukumu. Viņš baigi garš, es tikai nevaru atcerēties. Jā. Jā, un tā varētu būt aptuveni, ja. Tad mēs redzam pēc nosaukuma, ja, ka tur sajā ko pakal visādi makroekonomika, vai ne, tieskais regulējums, vai ne, kvalitātes iedziens, vai ne, un tas viss ir ietverts, vai ne. Es neesmu pārliecināts, vai viņš būtu tik starpdisciplinārs, ja tu nebūtu šajā te projektā. Jo tā, ka mēs sākam, es atceros, ja, tad tur bija, manuprāt, nu, cik es atceros, vai ne, tur bija savādāk kaut kas, vai ne, tam līdzīgi, vai ne. Pamainies, jā, un tad ņemiet ar vērā, tur ir vesela nodaļa, vismaz minimums, vai ne, kas ir tieši no šī projekta, vai ne, attiecīgi iekšā, vai ne, tam līdzīgi, vai ne. Nu, un arī Taķjana Jukna, ja, viņa vakar bija pie manis, sēdējām, ja, nu, viņa ļoti tuvu finišam, ja, ļoti tuvu finišam, vai ne, attiecīgi, tad man par to prieks, vai ne, kad arī šis te projekts, attiecīgi, nu, tad to visu, vai ne, teiksim, pātrināja, ja,
Darbs ir ļoti interesants. Pirmais, manuprāt, Latvija pirmais, ja. Es domāju, ka arī Baltijā pirmais, vai ne, ja. Nu, Eiropā tur par to tematu ir, vai ne, ja. Ļoti specifiski ar, vai ne, tiksim, ja. Arī viņiem tur ir daudz ekonomikas iekšā, vai ne, tam līdzīgi, vai ne, tā kā, nu, prieks, vai ne, par to, kad pateicoties šim te projektam, ja, ir šāda attīstība, ja. Nu, un tad atbiega arī Dzintra astājā, ja. Lielākais paldies, ja. Tur bija tas motors, ja, kas visu skurbulēja, vai ne, un spieda darīt, vai ne, un virzīties uz priekšu, vai ne, ja. Tā kā liels paldies Dzintrai, vai ne, ja, par šo te projektu. Un, tiek sakot, tur būs arī turpinājums, ja, tad to viss neapstājas, ja. Es jau to piedāvāju, es jau ieminējos, ka tur varbūt var nedemontēt vienu ēku, ja, kur mēs varam tur taisīt pēc tam visādus jokus, vai ne, un tam līdzīgi. Tā kā kolēģi, ja kādi jautājumi vai komentāri, labprāt uzklausīšu, ja, bet tad konkurenti sadarboties, ja, manuprāt, tie atslēgas vārdi, ja, ko es gribēšu šodien pateikt. Paldies visiem, vai ne?